Luga ir tā kā kompilācija no reāliem dokumentāliem notikumiem, kā arī ar notikumiem, kurus ir izdomājis dramaturgs. Tā ir tā kā viņa pasaule, kurā figurē šī dramaturga viedoklis vai viņa viedoklis par Roaldu Dālu. Līdz ar to tas nav dokumentāls darbs par rakstnieku, tas ir tā kā vairāk fantāzija par milzi, kurš atrodas ļoti sarežģītā situācijā un kā viņš ar to cīnās. Tas ir ļoti pateicīgs varonis, jo viņš ir lielāks par dzīvi, viņš aizņem daudz vietas, viņam patīk provocēt, viņam patīk tirdīt cilvēkus un mocīt viņus savā klātbūtnē. Un Lugā šīs te vasarīgās pusdienas kopā ar draugiem izvēršās brīnišķīgā spriedzes pilnā trillerī ar nezināmām beigām, ar interesantu intrigu un ar eksplozīvu vēstījumu beigās. Valstu karogi ir tāpēc, ka tā ir pazīstama skandāls 83. gadā Anglijā, kad, sekojot 82. gada Izraēlas iebrukumam Libānā, Roalds Dāls iestājās pret to un rakstīja grāmatas recenziju, kurā vērsās pret Izraēlas rīcību. Lūga ir par to, kā Dāls no šiem te atsevišķiem dārzeņiem sarīkus attaisīs kārtīgus salātus. Un tāpēc ir šie karogi, tas ir konteksts. Bet Lūga nav par šo te politisko jautājumu, tā tomēr ir par literāru milzi, kuram pietrūkst vietas parasto cilvēku dzīvē. Lielām personībām tā acīmredzot vienmēr ir, kad citiem cilvēkiem ir jāpielāgojas, un ir cilvēki, kur aizņem vairāk vietu, un ir cilvēki, kur ir klusāki un aizņem mazāk vietu. Un šajā Dāla gadījumā viņš pilnīgi noteikti ir cilvēks, kas aizņem daudz vietas, un viņa līdz cilvēkiem ir jāprot ar viņu sadzīvot, apieties. Un Lugā, man liekas, ļoti izdevīgi izdomātie apstākļi situācijā, kurā mājā tiešām ir remonts, ir hauss, ir tikai viena maza telpa, kas ir pasargāta no šīs būvniecības hausa, un ir karstums, un ārā iet nevar, jo mauriņš ir apsmizināts ar pesticīdu, un lielais milzis beidzot ir iespundēts telpā, no kuras viņš un arī viņa līdzcilvēki laukā tikt nevarēs.